Ir 7:30 ceturtdienas vakarā, un kā ar šajā laikā ēterā Ventspils notikuma apskats. Ar jums kopā no Kurzemes televīzijas Ventspilī būšu es, Arturs Anģis. Pēc tam, kad Latvijas prezidents Andris Bērziņš paziņoja, ka neturpinās pildīt prezidenta pienākumus nākamos 4 gadus, politiķi un masu mēdīji sākuši iztirzāt iespējamā nākamā prezidenta kandidatūru. Latvijā par valsts prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis 40 gadu vecumu. Bet par valsts prezidentu nevar ievēlēt pilsoni ar dubultu pilsonību. Tāpat Satversme nosaka, ka valsts prezidenta amats nav savienojams ar kādu citu amatu. Valsts prezidentu Saeima ievēl uz 4 gadiem. Viena tā pati persona nevar būt par valsts prezidentu ilgāk kā 8 gadus no vietas. Gan Guns Ulmans, gan Vairvīķa Freiberga izmanto iespēju izvirzīt savu kandidatūru maksimālajam periodam. Valdes Zatlers to nevarēja politisku lēmumu dēļ, bet Andris Bērziņš jau laicīgi paziņoja, ka neturpinās darbu. Nu, kā jums liekas, kā prezidents? Normāls, labs. Ko viņš labi izdarīja? Nu, ko tur labi? Nu, tā kā visi prezidenti. Vai jums ir kāds prezidenta kandidāts jaunajam periodam? Nē, nav. Nē, es par to domāju. Bet kā jūs vērtējat līdzšinējo Andra Bērziņa darbu? Nepatīkam. Kāpēc? Neteikšu. Bet viņam kaut kas pietrūka, ja jūs prāt? Nu, it kā cilvēcisks jau viņš ir. Bet? Nezinu, bijušais baņķieris. Nu, cilvēks izdomājas, ka viņš tā nedarīs, lai viņš tā nedara. Es domāju, normāli, prātīgi. Prātīgi. Nu, jā, droši vien. Man tad otrs jautājums. Vai jums būtu kāds kandidāts, ko jūs tā pie sevis nodomātu un uzticētos un iedalītu šo prezidenta amatu? Es varu būt, ka Kalnietei. Sandrai Kalnietei. Es nezinu, kā atbildēt. Jūs esat domājis par to? Nē. Ventspilnieki par politiku runā nelabprāt. Gvido atzīst, ka tas vienkārši neinteresē. Dinārs pauž viedokli, ka nevienam netic, nu vienīgi Artūram Kaimiņam. Kaimiņš labāk, lai iet. Vismaz kaut ko jēdz. Vismaz tos deputātus kaut cik krata ārā, lai vismaz nezog vairs nav. Tam jums ticat? Jā. Viņš ir visnormālākais cilvēks, kas tagad ir tajā Saeimē, man liekas. Kā vērtē prezidenta līdzinējo darbu? Es politika neiedziļinos. Bet ja man tagad būtu jāpaprasa, vai ir kāds jauns prezidenta kandidāts? Droši vien, ka nav. Vai jūs zināt, ka viņš nekandidēs vairs nākamam periodam? Jā, tas ir labi. Kāpēc? Viņš nav prezidents. Kāpēc jūs tā domājat? Viņš nemāk runāt, viņš ir vecs. Es neprotu vērtēt viņu vispār. Bet, teiksim, ja jums būtu jānosauc kāds prezidenta kandidāts, jums būtu kāds, ko jūs varētu pateikt no zināmiem cilvēkiem, no politiķiem? Man nav nekāda. Es tā kā drusku politikai interesējos līdzi, bet es nemācīšu, es nebūšu baigā eksperti šajā jautājumā, lai es tā vajag. Tagad, protams, paliek atklāts jautājums, kas būs nākamais prezidents. Varbūt jūs zināt kādu kandidātu, par ko jūs varētu balsot? Nē. Nav jums variantu? Man nav variantu. Nezinu, tā ir viņu izvēle. Kāds viņš bija prezidents? Nu, es uzskatu, ka savā ziņā normāls, bet ir, kā jau politiķiem, es no politikas neko nesajēdzu. Varētu būt, ka arī kļūdas ir visāds bijuši. Viņš kā cilvēks liekas labs, bet priekš prezidenta vajadzētu drusciņ tā, labāku. Drosmīgāku? Drosmīgāku arī. Ar ko jūs saistīsies jums šis prezidents? Ar savu emocionalitāti, iespējams. Viņš savu pensiju, kā teikt, novēlēja skolām un atteicās no savu, ka nedzīvoja tanī tur. Dienestu. Jā, arī tur arī, jā. Tādā ziņā vispār. Tas jums tās cilvēciskās īpašības patīk, ja? Bet es jums tādu prasītu, varbūt jums ir jauns prezidenta kandidāts? Vispārīgi, es nezinu, es tā drīkst teikt. Mārtiņš Bondars būtu mans. Ir kaut kas dzirdēts, jā. Ja man tagad būtu jāsaka, kurš būtu jūsu prezidenta kandidāts? Jūs varat nosaukt kādu? No cilvēkiem, ko zinat Latvijā? Vai vispār sekojat politikai? Reti. Cik tā ziņās palastā. Un jums varbūt ir kandidāts? Nav. Katram cilvēkam pienāk zināms vecums, kad ir jāatsakās no. Tā kā pareizi izdarīja? Jā. Viņš vairs negribot strādāt par prezidentu, tas labi vai slikti? Labi. Kāpēc? Es nezinu, ja viņš tā negrib vairs. Kāds viņš bija? Nezinu, es nesakoju līdzi. Labi, nesakojat. Bet tagad jums pateiks, meitenes, lūdzu izvēlaties, kāds Latvijā būs prezidents. Kurš cilvēks tas būs? Jūs zināt, ko nosaukt? Lai jau paliek Andris Bērziņš.
Ja izvēlās jauns, tad lai paliek vecais? Jā. Es nezinu, jā, lai paliek vajadzētu jaunu. Nu, piemēram. Es nemāku teikt piemērus. Vairāk uzrunāt tautu. Vairāk runāt ar tautu, jā? Jā, es domāju. Paldies. Paldies par viedokli. Vairums sastaptie Ventspilnieki vēlētos prezidenta kandidatūru izvirzīt paši, tomēr, kad jānosauc kāds konkrēts uzvārds, tas sagādā grūtības. Jums ir kāds kandidāts, ko jūs nosaukt, kas būtu labs prezidents? Nē. Nav, neviens? Nē. Bet kā jums liekas, prezidents jāvēl Saeimai, jeb cilvēkiem? Saeimai. Vai prezidents būtu jāvēl cilvēkiem vai Saeimai? Nu, vispār jau cilvēkiem, bet tu saka jau, ka Saeima esot gudrāka par mums. Es kā tauta, piemēram, man nav ko piedāvāt, kādu savu kandidatūru, varbūt, lai tomēr paliek, lai tomēr Saeima izvēlās. Un tad būtu jādomā. Tagad nav jādomā? Nē. Ko Saeima izvirs, pat tas labi? Nezinu, gan jau, ka būs labi. Nu, cilvēki taču nepazīst tik daudz tos augšā, vai ne? Kā es varu spriest par cilvēku, ko es tikai kādreiz kaut kur lasu un kaut kur pa televīziju viņš kaut ko saka, vai ne? Tas ir par maz, vai ne? Tad tie, kas strādā kopā ar viņiem, tie to lietu viņš pazīst labāk. Nu, vienā ziņā gan tā. Jo cilvēki varētu izvēlēties arī ne to, ko varbūt tās, ka Saeima no savas puses skatās, ka vajadzētu kaut tā. Nu, jā. Tautas vēlētam jābūt prezidentam. Kāpēc ne Saeima? Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Prezidents Andris Bērziņš savu lēmumu paziņojas jau laicīgi. Tikai vasarā notiks prezidenta personālija maiņa. Gona Pūrnieciņš Udziņš, Kurzemes televīzija. Tikmēr aktīvu Latvijas prezidenta kandidatūras izvirzīšana notiek internetu lapā mansprezidents.lv. 20. aprīlī tiks atklāta otrā kārta, kad publicēs tos uzvārdus, kuriem deputāti pauduši publisku atbalstu, kā arī cilvēks, par kuriem līdz 17. aprīlim bija saņemt visvairāk iedzīvotāju ieteikumi. Tātad no 20. aprīļa balsojums ilgs līdz pat prezidenta ievēlēšanas brīdim. Par izvēlētajiem kandidātiem ar savu internetbankas autorizāciju var parakstīties tik viens Latvijas pilsonis, kurš sasniedz 16 gadu vecumu. Savāktie paraksti apkopotā veidā tiks nodoti Saeimas deputātiem. Prezidenta vēlēšana diena ir jūnija 1. nedēļa, un likums paredz, ka kandidatūras valsts prezidenta amatam iesniedzams nevēlākā 45 dienas pirms prezidenta pilnvaru beigām, tātad maijā. Kā jau katru pavasari Ventspilī notiek dažādas sakopšanas talkas. Viena no tām ir tradicionālā pavasara tīrīšanas darba akcija. Tās laikā daudzos punktos pilsētā tiek nodrošināta iespēja bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem, izmetot tos īpašos konteineros. Aizvadītajā nedēļas nogalē šāda akcija noritēja Ventas kreisajā krastā, bet šo sestdienu un svētdienu šāda iespēja būs Pārventas iedzīvotājiem. Tāpat sestdien pilsētnieki aicināti piedalīties ikgadējā kokstādīšanas akcijā. Plašāk par to mūsu nākamajā sižetā. Veci dīvāni, sekcijas un citas savu mūžu nokalpojušas mēbeles, dažādi metāla izstrādājumi un daudz cita. Tās ir lietas, no kurām ir vajadzība atbrīvoties, taču ikdienas atkritumos izmest nedrīkst. Jau 13. gadu pašvaldības Sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi rīko lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju visā pilsētā, lai ventspilnieki varētu tos izmest pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Pagājušajā nedēļas nogalē akcijas pirmajā posmā konteineri bija novietot 8 vietās Ventas kreisajā krastā. Kāda pavasara talka? Normāli. Ja? Jūs te visu mājas laikam iztīrījuši? Visu mājas tīri tagad. Ko no kā esat atbrīvojušies? Nu visu lieko. Piemēram? Viss, kas liekas. Un daudz, kas vēl ir vēlams. Tas ir normāli, to viss. Tā ir jābūt tā. Kaut ko var nomest, vēl te vienmēr. Es skatos, dušas vecot, izmetat ārā ko vēl? Izdažu tas tur. Pāniņas, viss kaut ko. Ko tu metam ārā? Nu viss stikla, ko vajag, ko nevajag. Es skatos daudz stikla pārsvarā. Nu ir drusciņ, kad 10 gadi. Vai kaut kāds vēl plāns ir no kā atbrīvoties? Jo viss jau izmet, ko vajadzēja. Līdzīgi kā citi pilsētnieki, arī Ulda automašīna ir pilna ar atkritumu maisiem un vairāk kārt tiek apmeklēts punkts, kur novietots lielais konteiners. Ļoti labi šitā te izdevīgi pavasara talkas, ka rīko pilsētā, tas ļoti pateicīgi iedzīvotājiem ir. No sadzīves lietām ar kaut kas ir? Nē, no sadzīves lietām galīgi nekā nav. Jo tā viss tiek izvērsta jau pilsētas konteineros, taisa konteineros, atkritumu konteineros.
Lai gan akcijas rīkotāji aicina konteineros nemest zarus, sadzīves un citus neatbilstošus atkritumus, tomēr, kā novēroja Kurzemes televīzija, dažkārt iedzīvotāji aicinājumu neņēma vērā. Akcijas pirmajā posmā izvesti 77 konteineri, taču ļoti lielu daļu veidoja tieši sadzīves atkritumi. Tāpat jāievēro kārtība pie konteineriem un nav vēlams mest atkritumus uz zemes. Tiesa, dažvieta aktivitāte bija tik liela, ka konteineri piepildījās ļoti īsā laikā, un to nomaiņa nenotika tik raiti, kā iedzīvotāji būtu vēlējušies. Viena konteineru nomaiņai ir nepieciešama vismaz 1 stunda. Vajag kaut kā ātrāk to mainīt, lai nebūtu šādas mēslas. Jā, mēs jau pilsētā redzējām, ka tur jau nomainīja konteinerus. Nomainīja, jā, bet nepaspēja laikam. Kurzemes televīzijas aptaujātie pilsētnieki atzina, ka šāda atkritumu savākšanas akcija būtu jārīko pat biežāk nekā 2 reizes gadā. Būtībā pavasarē derētu vēl vienu reizi, jo ir diezgan sakrājies. Privātiem ir sevišķi sapujuši dēliši, kaut kas tāda viss. Jā, vajag. Un, piemēram, cik bieži? Kad vienreiz 3 mēnešus tā laikam. Šajās brīvdienās iedzīvotāji varēs bez maksas izmest lielgabarītu atkritumus konteineros, kas būs uzstādīti 9 vietās pilsētas labajā krastā. Ik viens liels un mazs ventspilnieks un pilsētas viesis ir aicināts sestdien piedalīties arī ikgadējā koku stādīšanas talkā. Tās galvenais mērķis ir veicināt tīrāku un veselīgāku apkārtējo vidi, lai varētu priecāties par skaistu pilsētas zaļo rotu. Šoreiz akcija norisināsies Kustes Dambja teritorijā, un tās sākums būs 12. Paredzēts, ka talkas laikā iedzīvotāji kopā ar pašvaldības pārstāvjiem iestādīs 181 Holandas liepu. Kokus talkai sagādās, bedres stādīšanai sagatavos, padomu un palīdzīgu roku kokus iestādīšanai sniegs pašvaldības Sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts un pašvaldības iestādes, komunālā pārvaldes speciālisti. Kad darbs būs galā, talcinieki varēs cienāties ar tēju un pīrāgiem. Ik gadu mūsu pilsētā tiek iestādīti vairāki 100 dažādu koku augu. Šogad jauni koku stādījumi paredzēti arī Krišāņu Valdemāra ielas stāvlaukumā, Kroņa ielas skvērā, Bērnu pilsētiņā, Sanatorijas ielā un citviet. Arturs Ančs, Mārcis Putnieks, Kurzemes televīzija. Bērnu audzināšana balstās uz labu sadarbību starp pedagogiem un vecākiem. Un pozitīvu rezultātu iespējams sasniegt tikai tad, ja starp šīm abām pusēm valda uzticība. Tieši tāpēc Ventspils bērndārzos tiek aizvadīts atvērto durvju dienas. Tās laikā vecāki var apmeklēt nodarbības kopā ar savām mazajām atvasēm. Vienā no šādām nodarbībām bērndārzā Eklīte piedalījās arī mūsu filmēšanas grupa. Vecākiem vienmēr interesē, ar ko bērndārzā nodarbojas viņa atvasīte, un vai bērnu ikdiena ir gan interesanta. Atvērto durvju dienas mērķis ir parādīt, kā aizrit ikdiena bērndārzā. Ventspils bērndārza Eglīte atvērto durvju dienu ilgst mēnesi, kas ļauj vecākiem izvēlēties ērtāko dienu un laiku. Bērnam tas ir svarīgi, lai mamma arī redz, kā viņi dzīvo un kā viņi nodarbojas. Jums svarīgi redzat, kā? Protams. Es varētu katru nedēļu piedalīties tādos pasākumos. Nemazāk svarīgi ir vecāku un pedagogu sadarbība. Tā ir sava veida pieredzes apmaiņa un kopējs darbs bērnu labā. Es domāju, ka vecākiem ir obligāti jāzina, kas notiek šeit, jo vecāki arī mājās strādā ar saviem bērniem. Arī mēs sakām, ko darīt, kā darīt, kas vecākiem, tas ir bērniem, kas šajā vecuma posmā ir jāzina. Jo mums ir ļoti aktīvi jāgatavojas skolai. Nākošais gads vispār tas būs ļoti nopietni, jo aiz nākošais gads bērni uzsāks skolas gaitas. Ir jāmāk jau lasīt, jau rakstītie burtiņi jāzina. 7. grupas nodarbības tēma šodien bija gardie brīnumi. Neviens nestāvēja malā, piedalījās visi. Pēc tam, kad bija sasveicinājušies ar actiņām, rociņām un deguntiņu, tika apgūta dziesmiņa par dārzeņiem. Un šajā brīdī jau sākās mācību process. Notiek mācību process, zināšanu nostiprināšana. Dodam jaunu materiālu, piemēram, šodien kopā ar vecākiem iemācījāmies jaunu dzejoli par dārzeņiem. Šajā dzejolī iekļaut arī runas attīstīšana, kā arī matemātika. Par praktisko nodarbību kļūst ziedu izgatavošana no mandarīniem un kivī. Saprotams, ka bez vecāku palīdzības nevarēja iztikt, un rezultāts garšīgs un skaists. Šodien, kad es atvedu viņu, tad audzinātājs man uzaicināja paviesoties nodarbībā. Un tā kā nodarbībā man parādīja, ka būs tik daudz garšīgas lietas, tad, protams, es nevarēju atteikties, kad es to ieraudzīju. Un tad es nolēmu paskatīties, kādu brīnumu tad taps. Mēs taisījām puķi. Puķi? Kur? Puķi, jā? Jā. Ļoti skaisti.
skaisti. Man patika, ko tu darīji šodien? Mēs taisījām augļu puķi, nevis vienkārši puķis. Aha, augļu garšīgo tad, ja? Tikai mēs neēdīsim miziņu. Kāpēc? Jo viņa neēdama. Jā? Mēs tāds neēdam. Varbūt pamēģināt, pagaršot, ne? Nē. Ne? Nē. Ne? Audzinātais katru darbu iemūžināja fotogrāfijās, kuras pēc tam visi vecāki varēs arī aplūkot. Fotoaprāts ir grupiņas neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Internetā mums ir e-pasta, kuru katrs vecāks var apskatīties savu bērnu gan nodarbībā, gan ārpus nodarbību. Mēs ejam uz daudz dažādiem pasākumiem, gan uz muzeju, gan uz jūrmalu mēs esam bijuši. Ļoti daudz mēs ejam. Un tāpēc ir vajadzīgs fotoaparāts, lai visu to piefiksētu. Ir vecāki, kur bez šabām arī netiek. Ir jāstrādā un vismaz var apskatīties bildēs. Lai nostiprinātu apgūtās zināšanas, bērniem bija jāatrisina krustvārdu mīkla un jāieraksta visas atbildes. Lielākoties šiem bērniem jau padodas burtu rakstīšana, tikai ietiepīgais S burtiņš nevienmēr skatās pareizajā virzienā. Vecāki ir aktīvi, es domāju, ja viņiem tiek dot iespēju izvēlēties, vai tas ir rīts vai vakars, jo tomēr viss strādā, un tas nav tik vienkārši tādā ierobežotā laika periodā, ka tikai 1 nedēļa vai 3 dienas, un tāpēc mums ir vesels mēnesis, un vecākiem ir iespēja iet uz visām nodarbībām. Un katra diena ir viņu diena, viņiem pieejama, atvērta, lai būtu tāda savstarpēja sapratne, sadarbība, un arī, es domāju, vecākiem ir svarīgi zināt, redzēt, kas notiek ikdienā iestādē. Ventspils bērnu dārzā Eglīte atvērto durvdienas turpināsies līdz aprīļa beigām, bet jau rīt 17. aprīlī vecākus gaida bērnu dārza Zīlīte un Bitīte. Savukārt Varavīksne vērs savus durvis apmeklētājiem maijā. Gīta Mārtiņsona, Tatjana Saksagāns-Kiņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Kultūras dzīve Ventspilī turpina sekmīgi pilnveidoties. Tas notiek pateicoties vairāku kultūras iestāžu aktivitātēm un sadarbībai. Kā piemēru varam minēt Ventspils kultūras centru, teātra namu Jūras vārti, Ventspils biblioteku un daudz citas. To vidū ir arī Ventspils muzejs, kas pagājušajā gadā pārliecinoši kļuva par apmeklētāko muzeju visā Kurzemes reģionā. Kas ir šīs popularitātes panākuma atslēga, to uzzināsiet kolēģi sagatavotajā sižetā. Pērn Ventspils muzejs pārliecinoši kļuva par populārāko muzeju visā Kurzemes reģionā. Mūsu pilsētas muzeja apmeklēja kopumā 140,8 tūkstoši viesu. Salīdzinot, Liepāju apmeklējuši 34 tūkstoši. Tas nākošais lielākais apmeklējums Tukuma muzeja 27 tūkstoši, Kuldīgas 23 tūkstoši, Jūrmalas arī 23 tūkstoši. Te var redzēt diagrammā, jūs varat redzēt, jā. 6 reizes vairāk mums ir nekā citiem. Jāatzīmē, ka šajā rādītājā ir iekļauts visas 4 Ventspils muzeja struktūra vienības, gan Livonijas ordeņa pils un Piejūras brīvdabas muzejs, gan Amatu māju un Herberta Dorbes memoriālais muzejs. Tas, ka mēs esam tik dažādi, es pieļauju, ka tas arī ir viens no faktoriem, kāpēc apmeklētāju kopējais skaits, apmeklējumu kopējais skaits ir tik liels. Protams, katrā no muzejām ir kādi īpaši iemesli, kāpēc apmeklētāji tur dodās. Ventspils muzejs pēta pilsētas un tā novada vēsturi, apkopo dažādas vēsturiskas faktus un cita rakstura informāciju, tāpat rīko dažādas ekspedīcijas un regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs. Tas palīdz nevien sekmēt veiksmīgu attīstību muzeja zinātniskajā darbā un attīstībā, bet arī vairotā popularitāti plašā mērogā. Piemēram, Livonijas ordeņa pils, kurā kopš 2011. gada rudens ir izvietots Ventspils muzejs, ir senākā saglabājusies būve Ventspilī. Tā rakstu avotos pirmoreiz minēta 1290. gadā. Pati pils ir liela vērtība, ir pastāvīgā ekspozīcija. Mēs aktīvi darbojamies arī mainīgo izstāžu jomā, gan krājuma izstāžu, gan mākslas izstāžu jomā. Un tas kopā vēl ar muzeja pedagoģiskām programmām un dažādiem tematiskiem pasākumiem arī ir iemesls, kāpēc uz šejieni dodās ļoti daudzi pilsētas viesi un arī ventspilnieki. Visu gadu Livonijas ordeņa pilī notiek dažādi interesanti pasākumi. Te regulāri notiek koncerti, tematiski daudzveidīgas mākslas un vēstures izstādes. Pagājušais gads mums bija īpašs ar to, ka mēs sadarbībā ar Latvijas banku organizējām tādu izstādi, kur bija vispār Latvijā apskatām tikai 3 vietās.
Tā bija naudas dizaina izstāde. Tas, kas mums no rudens ir apskatāms izstāžu zālē, ir saistīts tieši ar vēsturiskiem muzejiskiem priekšmetiem. Tā ir izstāde par virtuves vēsturi no 19. gadsimta vidus līdz 20. gadsimta 70. gadiem. Un, protams, ir notikuši ļoti daudz pasākumu, ļoti daudz no tiem ir tādi, kas notiek ik gadu, kā piemēram ir Princešu un pirātu diena pavasarī. Vasarā ir bruņinieka turnīrs 2 dienas, tāpat mēs iekļaujamies jūras un pilsētas svētku programmās. Un savukārt rudenī sākās šis aktīvais muzeja pedagoģisko nodarbību laiks, notiek dažādas lekcijas. Un decembrī, kā ir ierasts arī jau Ventspilniekiem, un tagad šobrīd jau brauc arī no citām pilsētām, ir Svētā Nikolaja diena, kas ir atbilstoši Ziemassvētku tematikai. Livonijas ordeņa pils ikdienas dzīve ir ļoti daudzveidīga un aktīva. Piemēram, nesen tika atklātas jaunas izstādes. Mēs šobrīd atrodamies arī vienā ekspozīcijas zālē, kurā esam parādījuši ziedošos Japānas dārus un Japānas kokgriezumu grafikas. Rudenī ceram piedāvāt apmeklētājiem ļoti interesanti izstādi sadarbībā ar Medicīnas vēstures muzeju Rīgā. Arī Ziemeļkurzemes amatniecības konsultāciju centrs, kuru pazīstam kā amatu māju, arī ir ļoti iecienīts ventspilnieku un pilsētas viesu vidū. Apmeklētājs mēs katru gadu piesaistām ar dažādiem paņēmieniem, ja tā varētu teikt. Pirmais jau ir tieši saskara ar pašu apmeklētāju, tad ejam gan uz skolām, uz mūsu pašu izglītības iestādēm, skolām, kur mēs runājām tieši ar klases audzinātājiem, tālāk viņi nodod informāciju bērniem, jauniešiem. Tad šī ir tā, man šķiet, vislabāk un aktīvākā tāda veida panākšana, lai šie bērni, jaunieši nāktu tieši uz amatu māju. Amatu mājā apmeklētājiem savas prasmes demonstrē aušanas un keramikas meistari, te regulāri notiek dažādi semināri un tiek rīkotas meistarklases. Un tā kā ir ļoti liela interese un visus gadus garumā mēs aicinām meistarus, un katru reizi ir kāds cits meistars, kur viņš vada šo meistarklasi un var iemācīties un apgūt dažādas prasmes. Amatu māja strādā aktīvi, piesaistot viesus ar vien jauniem aizraujošiem pasākumiem. Viens no lielākajiem pasākumiem, kas mums ir, tas noteikti ir liels apmeklējums. Tā ir muzeja nakts, kur apmeklē katru gadu ar vien vairāk, un arī ir iebraucēji. Un jaunums mums ir arī praktiskā nodarbība, kur iepriekš ir jāpiesakās, un mēs vadam nodarbību auduma apdruka. Ir izveidota tāda sieti, kur ir uzīmēti latviešu rakstu zīmes. Un tātad jebkurš apmeklētājs var atnākt, bet gan viņam ir jāpaņem līdzi vai nu kāds auduma gabals, vai nu tas būtu tēkrekls. Pats tas galvenais šajā nodarbībā ir tas, ka tu atnāc ar šo tukšo, ja tā var teikt, neapzīmēto auduma gabalu. Un tad tu saproti, ka tu uzliec šo rakstu, un tad jā, un sanāca, un cik skaisti, un cilvēki ir apmierināti. Nevelti Ventspils muzejs ir tik populārs. Muzejā var plaši izzināt pilsētas vēsturi, pabūt koncertos un svētkos, apmeklēt izstādes, uzzināt par amatnieku arodiem un pašiem apgūt prasmes kādā no amatiem. Artūrs Ančs, Olga Vološana, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Latvijas Nacionālās līgas sezonu noslēguši mūsu Ventspils volejbolisti. Līdzīgi kā pērn, ventspilnieki iekļuva izslēgšanas spēļu kārtā. Diemžēl šo sezonu nepaveicās un nācās palikt bez medaļām. Sezonu ventspilnieki noslēdz 4. vietā. Plašāk stāsta Gita Mārtiņsona. Volejbola klubs Ventspils arī šajā sezonā turpināja savus cīņas, kas vainagojās ar iekļūšanu Nacionālās līgas izslēgšanas čempionātā. Spēlēs par 3. vietu jeb bronzu pretī mūsējiem stājās VK Aizkraukli. Bronzas ieguvējs tika noskaidrots spēlēs līdz 2 uzvarām, un šoreiz pietika tikai ar 2 spēlēm, tādējādi liela intriga izpalika. Pirmā spēle tika aizdīta mājas laukumā sporta hallē Pārventa, un tā aizritēja līdzīgi, tomēr beigu rezultāts vēstēja mūsējiem par sliktu 1-3. Treneris Edgars Zviedrāns pēcspēles komentārā atzina, ka puiši iespējams nebija pietiekami noskaņojušies, jo vēlme uzvarēt ir vienmēr. Jāsaka gan, ka Aizkraukli Ventspilī ieradās ar nelielu sastāvu. Viņi atbrauc principā bez maiņām, kā arī viņi nospēlēja bez maiņām. Visi 6 spēlētāji
uzreiz zina, ka viņiem ir jāspēlē un zina, ka maiņas nebūs un katram pašam jānoņemās, kā saka, savu pozīciju jānotur un bez kaut kādiem viļņiem augšā lejā. Viņi to arī parādīja, nospēlēja ļoti korekti, ar agresivitāti, gan servē, gan uzbrukumā. Kas mums atkal neizdevās, mums bija pietiekoši, mēs bijām visi maksimāli, garu teikt, labākajā sastāvā un vienīgais, kas pietrūka, bija bišķiņu veiksmi. Šajā sezonā komandā ir arī pāris jaunumi, kā arī tiek iemēģināti 5 jauni spēlētāji, kas cīnās par savu vietu sastāvā un kam arī nereti tiek dot iespēju. Ir vairāk jauni spēlētāji tīri, lai būtu konkurence iekšējā, jo iekšējā konkurence veicina progresu. Un līdz ko kāds spēlētājs, teiksim, netiek vai attaisnojoši iemeslu dēļ, tad mums uzreiz ir ko nomainīt. Un galvenais, ka mums ir tas sastāvs pietiekoši garš, lai mums nebūtu krituma ārā, teiksim, zīmējumā. Ir, protams, kāds ir labāks, kāds ir sliktāks, bet galvenais, ka mums ir katrā pozīcijā rezervisti. Jau nākamajā dienā pēc mājas spēles notika atbildes spēle Aizkrauklē. Mūsējie cerēja noskaņoties uzvarai, kas pēc tam ļautu pielikt medaļotu punktu Ventspilī. Diemžēl iecerētais neizdevās un Aizkrauklē mūsējiem zaudējums atkal ar 1-3. Abas spēles notika pēc līdzīga scenārija, jo abās pirmo saitu uzvarēja Aizkraukles komanda, tad otrajā uzvarēja mūsējie. Savukārt noslēgumam spēka nepietika un abās spēlēs tika zaudēts gan 3. gan 4. sets. Šīs sezonas mērķis nenoliedzam bija jebkāda kaluma medaļas. Bija pārāk spēcīgas komandas pretī un RTU iepriekšējā kārtā bija spēcīgāk, un tur mēs neko nevarējām izdarīt. Lai gan abas spēles bija 5 setos, un es uzskatu, ka 5. sets ir laimes spēle. Jāpiebilst, ka Latvijas Nacionālās līgas čempionātā šogad startēja 10 komandas. SK Jēkabpils Lūši, VK Aizkraukli, RTU SK, SC Mārupa, Aizpute, VK LSP Stopiņi, OC Limbaži, Cēsis, Talsu un volejbola klubs Ventspils. Čempioniem fināla sērijā ar 1-3 zaudējot Aizputes volejbolistiem. Lai gan šīs sezonas mērķi neizdevās īstenot, komanda rokas nenolaiž sakot paldies visiem saviem atbalstītājiem. Gita Mārtiņsona, Mārcis Putnieks, Kurzemes televīzija. Ar šo sportisko ziņu arī izskan Ventspils notikuma apskats. Uz saredzēšanos atkal citu vakaru. Visu labu! Teātra Nama Jūras vārti jaunajā zālē rīt 17. aprīlī 19. notiks pirmais koncerts sērijas Džems ar Ventspils Big Bandu, jeb iepazīstot Big Bandu koncerts ar saksofonista Ginta Pavērza piedalīšanos. Koncerta ievadā muzicēs arī Ventspils Junior Big Bands, bet noslēgumā Ventspils Senior Big Bands. Biļetes uz koncertu nopērkams Teātra Nama Jūras vārti kasēs un visās biļešu servis kasēs. Turpmākajos koncertos Ventspils Big Bands uzstāsies arī ar tādiem māksliniekiem kā vokāliste Kristīna Prauli, Aiša un Inters Busulis. Jau šo sestdienu amatu māja piedāvā meistarklasi par pastalu darināšanu. Tajā dalīsies Agrita Krieviņa, kas ir pieredzējusi ādas apstrādes meistari un studējusi senos amatniecības paņēmienus. Ikvienam būs iespēja pašam darināt Kurzemes rozīšu pastalus no dažādiem materiāliem, tādiem kā filts vai audums, lai vēlāk varētu izmantot šīs prasmes ādas pastalus darinot. Šajā dienā lielākas atlaides ir ģimenes biļetei un pensionāriem, kā arī skolēniem. Šis pasākums norit ciklā Praktiskais Ventspilnieks un sāksies sestdien 12. Daugavpils teātra viesizrāde Ventspilī. 6. maijā Teātra namā Jūras vārti. Komiska opera teātra direktors teātra direktora režijā. Sarežģītas solistu vokālās partijas, ekstravagantas dējas un kostīmi. Un, protams, satriecoša Mocarta mūzika Daugavpils kamerorķestra izpildījumā. 6. maijā 19:00 Teātra nams Jūras vārti. Neaizmirstami iespaidi skatītājiem garantēti. Biļetes Teātra nama Jūras vārti kasē un internetā www.biļešuservis.lv.